Šogad tirgu ir vērojama liela interese par vistu un zosu audzēšanu. Viena grib papildināt ģimenes budžetu pārdodot olas un gaļu, citi vienkārši pabarot savu saimi. Gadskārtējā lauksaimniecības izstādē Viļāna 2010 bija iespējams iegādāties visdažādākos mājputnus. Šobrīd vairāk pērk dējēju vistas. Tās ir lohmanbrauna un lehorna, jo cilvēki vairāk tagad cenšas uz olām izziet. Arī ir pieprasījums ir lielām olas un gaļas vistām. Ņuhampšīrām, australorpiem, saseksiem, viandotām un tālāk. Ir jaunas šķirnītes, kur cilvēki interesējās, favarelītes vēl. Tā ir favarelīte. Šī ir puika vai meitene? Šitas ir puika. Un šī ir gaļas? Gaļas un ola. Bet viņa nav tik laba kā australorps, saseks un šitie ņuhampšīras. Ja? Viņi mazāk izdēja. Viņi izdēja kaut kur 180-200 oliņas tikai gadā. Bet viņi ir vēl lielāki kā ņuhampšīras. Cik tas vecs ir? Šitam ir 3 nedēļas. Un cik maksā tādu? Šitāds maksā 10 lati. Broileru zosulēniem man ir cena 9 lati un pīlēniem ir 7 lati. Tās ir Pekīnas pīlēni, kuri sasniedz 2 mēnešu vecumā 7 kg. Zosis 2 mēnešu vecumā no 9 līdz 10 kg. Lai būtu lauku sētās kārtīgas vistas, ja, es krustoju lohmanbrauna ar ņuhampšīrām, australorpiem, amrokiem, saseksiem un viandotām, jo tās ir lielās vistas, kurā gailim ir 5,5, vistai 4,5 kg. Un cālēni jau izšķiļās daudz druknāki. Šitām cālītim ir 2 nedēļas. Ja? Šito es pa lati 70 tirgoju. It kā cilvēki saka, ka dārgi, bet es uzskatu, ka tas nav dārgi pēc tādu cālīšu. Un sakiet, lūdzu, kā atšķirt cāļiem dzimumu? Ņem ir spārniņi. Viņam šitam jau ir lieli, ja? Piemēram, mazam cālītim ir mazi tādi, ja? Vistiņai ir 1 rindiņa šitādi, ja? Gailītim ir 2 rindiņas. Jā. Tad paņem vēl apgāž otrādīgi. Vēl kā. Un šitā, ja? Vistiņa kājiņas tur šitā. Ja? Gailīts praktiski izstiep, redziet, izstiep kājiņas šitā. Bet pēc pārniņiem ļoti vienkārši ir diennakts vecus. Un varbūt jūs varētu dot kādu padomu, kā palīdzēt putniem šajā karstajā laikā? Galvenais ir putniem šitanī karstā laikā daudz maz ēna un ūdens, lai būtu. Un sakiet, ar ko vislabāk barot cāļus? Es pārsvarā baroju, kamēr vēl viņiem līdz 3-4 nedēļām. Tad es dodu speciālo barību, pīļu zošu barību. Bet pēc tam es lēnā garā pārēju uz miltiem. Tas ir mieži, kvieši, zirņi, griķi samalti. Tur ļoti daudz proteīnas, viņiem pietiek. Jā. Un dēļ vitamīniņiem vēl tad nedēļā kādu reizīti iedod vēl tos kombikormu. Nedaudz eksotiskākus putnus uz Viļāniem no Rēzeknes bija atvedusi putnkope Larisa Smule. Я просто хотела показать, какая красота вообще есть. Es šodien piedalos, jo vienkārši gribēju parādīt, kāds skaistums ir putni. Ja cilvēki priecājas, es esmu laimīga. Sevišķi priecājas bērni. Pie mums Rēzeknē saimniecībā Rozīti var redzēt dažādus retus putnus. Man ir vairāk kā 20 šķirņu fazānu, dažādu šķirņu vistas, zosis, pāvi, kazuāri, strausi un ļoti daudz ūdensputnu, gulbi. Bez putniem mums ir arī ķēnguri, alpaks un poniji. Starp citu, pie mums skaitās, ka vīrieši vairāk interesējās par putniem kā sievietes. Un vispār vīrieši daudz biežāk kā sievietes nodarbojas ar dažādu putnu kolekcionēšanu. Pie Larisas Smules izstādes Viļāna 2010 apmeklētāji visvairāk interesējās par pāvu, baložu un fazānu iegādi. Jums ir jau krūtsoļi nav.